Jānīt, kas tev šodien mājās uzdots? Nu, paskatīsimies, kas man te mājās uzdots. Mājās man ir uzdots, kaut kāds uzdevums fizikā, kaut kādi rezistori, kaut kāda pretestība, un kaut kas te jāprēķina sprāvas stiprumi, un kaut kas, nezinu. Un kas te man matemātikā? Matemātikā man ir kompleksi skaitļi, trigonometriskā formā. 10 uzdevumi, tik daudz variantu, kā lai es zinu, kuras atbildes ir pareizās. Tā. Ko lai tagad es daru? Pamēģināsim kaut kā šo mājas darbus optimizēt. Nu, negribu es tagad ņemt un kaut ko te rēķināt. Nu tā, ko mēs te varam mēģināt izdarīt? Tā, pasaukšu, ka es palīgā bārdu, Gogli bārdu. Un Gogli bārdam tātad poziņa attēls. Un pamēģināšu es viņam, pirmais, es gribu ātri fizikas uzdevumu atrisināt. Ieliekam fizikas uzdevumu. Un es viņam teikšu, iedod pareizās atbildes. Un aiziet. 1, 2, 3. Pie kam es viņam ievadīju attēlus formātā? Vai viņš tiešām man varēs manu mājas darbu kaut kā atvieglot? Un lūk, viņš man iedeva visas pareizās atbildes. Un uzdevums man ir atrisināts. Un pareizās atbildes 1, 2, 3, lūk. Un pie kam viņš man iedeva, nu lūk. Fizikas mājas es esmu izpildījis, bet man te bija tāds riebīgs mājas darbs matemātikā. Vai viņš man varēs arī šo mājas darbu izpildīt? Paskatīsimies. Ting. Matemātikā kompleksie skaitļi. Un atkal man iedod pareizās atbildes. Pareizās atbildes. Nu, bārdiņš domā. Un ko es dabūnu ārā? Es dabūnu ārā to, ka viņš man iedod visas atbildes ar visām un arī visu man paskaidro un respektīvi viņš man iedod atbildes. Ko es ar to gribu teikt, ka faktiski es varu šim bārdam ievadīt es pieņemu jebkuru uzdevumu matemātikā, algebrā, ģeometrijā, fizikā un ķīmijā, un viņš man iedod pareizās atbildes. Tāda ir realitāte, kas faktiski nozīmē tikai to, kad skolāņiem uzdot mājas darbus šajos priekšmetos, sāk palikt diezgan ezietīgi. Un mani interesē, vai jūs šo problēmu savā skolā esat novērojuši un kā jūs ar to cīnaties, jo principā plaģiātisms līdz ar mākslīgā intelekta parādīšanos ir diezgan aktuāla problēma, lai neteicu, ka ļoti ievērojama problēma. Ir daudzas labas lietas, ko mākslīgais intelekts mums dara, bet
ir arī lietas, kas, ko mums mākslīgais intelekts pārāk labi nedara. Mums faktiski skolotājs vairs nevar uzdot normālu mājas darbu, jo viss uzdevums tikko šādā veidā, kā es rādīju, viņi var tikt atrisināti. Un tāpēc es arī šeit esmu nedaudz aprunājies ar mākslīgo intelektu par plaģiātismu. Es viņam pajautāju, vai ir kādi pētījumi, kā skolas cīnās ar mākslīgo intelektu. Un tad viņš man šeit šo to ir šādas atbildes iedevus, kad ir tekstu salīdzināšana, ka skolotāji var izmantot dažādu salīdzināšanas rīkus. Un tālāk ir, un man liekas, ka šeit ir ļoti arī trīs padomi, ko pētījums iesaka arī skolotājiem, lai vismaz kaut kādā veidā mēģinātu cīnīties ar plaģiātismu. Viņi saka, ka skolām ir jāizstrādā plaši plaģiātismā noteikumi un jāskaidro studentiem. Mums jāsaprot, kas ir plaģiātisms, kāpēc viņš ir slikts un kā ļaunum tas var nodarīt. Es domāju, ka šī problēma ar plaģiātismu ir globāla. Viņu diez vai var atrisināt viens skolotājs atsevišķi. Tur jābūt nopietnai, jau skolai jāpieņem nopietni izcinājumi, kaut kādas atlīnijas attiecībā uz šo mākslīgā intelekta rīku izmantošanu. Un šeit es redzu divas tādas viena puses lietas. No vienas puses, jā, mēs skolās varam dažādas ierīces aizliegt lietot telefonus un datorus, un droši vien, ka skolā pildot šos pārbaudas darbus, es, godīgi sakot, šobrīd pat neredzu cits variants, kā šo visu ierobežot, bet no otras puses mums ir tomēr arī jāpastāsta skolāņiem par šiem rīkiem, kā šos rīkus var izmantot, lai labāk mācītos. Jo arī šeit, ja mūsu iepriekšējā piemērā paskatīsimies, kur mēs likām uzdevumus, mēs jau viņam varam arī, tad, kad mums ir iedotas šīs te atbildes, viņš mums arī paskaidro, kādā veidā viņš šās atbildes ir iedevis. No vienas puses šis uzdevums ir slikts, jo viņš mums iedod visu priekšā, no otras puses viņš mums arī parāda, kādā veidā šis ir iegūts. Šis ir labs rīks, lai mācītos, bet no otras puses viņš ir ļoti slikts rīks, lai skolotāji varētu pārbaudīt skolēnu zināšanas. Tāda ir tā realitāte. Šeit ir arī jāpar, es viņam palūdzu, lai viņš man sīkāk pastāsta par plaģiātus noteikumiem skolām, un tad viņš mums te kaut kādus arī iedeva man kaut kādus variantus. Tā, ko tad mēs vēl? Jā, redzam, ka ir dažādi rīki, ar kuriem mēs varam pārbaudīt darbs ir vai nav plaģiātisms, bet es nonācu pie secinājuma, ka labi, ja mēs rakstam kaut kādus referātus vai kaut kādus rakstus darbus,
tur vēl var kaut kā mēģināt cīnīties, bet ja es rēķinu matemātikas uzdevumu un man dators iedod pareizo atbildi, nu kā var skolas cīnīties un pārliecināt, ka rēķināšanā kaut kas nav izmantots. Es nezinu, līdz sakot, šo video es taisīju, lai jums pajautātu, vai jūs ar šādu problēmu skolā saskaroties un kāda ir jūsu pieredze, varbūt ierakstiet komentāros, un varbūt tā jūsu pieredze noderēs arī citām skolām, jo es pat domāju, ka šī ļoti nopietna problēma, kur būs jātaisa konferences valsts līmenī un faktiski pat globālā līmenī, kam tagad vērtēt skolēnu darbus, ja mums ir šie te mākslīgā intelekta rīki. Tas šoreiz viss, paldies un līdz nākamai reizei. Tā.